Esiet sveicināti, godātie Latvijas televīzijas skatītāji. 6. jūnijā, kā zināms, Latvijā notiks vienlaikus gan Eiropas parlamenta, gan pašvaldību vēlēšanas. Un šoreiz pirmo reizi vēlēsim deputātus jauni izveidotajos novados kopā 109. Ko tas nozīmē vēlētājiem? Uz šo jautājumu lūdzam atbildēt Centrālās vēlēšana komisijas priekšsādātāju Arni Cimdaru. Vienā lielākajā daļā no novadiem vēlētājiem būs lielāka izvēlēties, kad tur būs jāizvēlas ne tikai no līdz šim pagastā esošiem labākajiem cilvēkiem, bet gan arī jauni izveidotā novadā. Tātad es pieņemu, ka varētu būt daudz kvalitatīvāka izvēle, lai gan otrs puses, iespējams, ka vienam otram tas varētu būt daudz grūtāk. Kandidātiem viens posms šobrīd ir beidzies. Tas ir tas, kurš bija saistīts ar pašu kandidātu sarakstu sagatavošanu. Tā kā tagad es viņiem gribētu novēlēt, lai beidzās ar savas nostājas skaidrošanu, lai pēc iespējas precīzāk vēlētāji saprastu, ko tieši šie kandidāti gatavojās paveikt, lai viņiem izdodās pastāstīt, ko viņi jau ir paveikuši, tātad par to, kāda ir ticamība viņu solījumiem. Vēlētājiem es gribētu novēlēt savlaicīgi, neatliekot uz pēdējo brīdi iepazīties un izdarīt apzinātu izvēli. Pareizo izvēli palīdzēs izdarīt arī bezmaksas aģitācijas raidījumi Latvijas televīzijā. Saskaņā ar likumu viena nosaukuma kandidātu sarakstā esošajiem kandidātiem ir tiesības bez maksas izmantot priekšvēlēšanu aģitācijai Latvijas televīzijas raidlaiku šajā likumā noteiktajā kārtībā un apjomā. Proti 2 reizes pa 10 minūtēm, ja vismaz 40 dienas pirms vēlēšanu dienas ir saņemta izziņa par kandidātu saraksta iesniegšanu. Kandidātu sarakstu iesniegšana pašvaldību vēlēšanām notika no 17. līdz 27. aprīlim. Un Centrālā vēlēšana komisija ir reģistrējusi 737 deputātu kandidātu sarakstus. Savukārt no tiem sarakstiem, kuri likumam atbilstoši var pretendēt uz bezmaksas raidlaiku, Latvijas televīzija noteiktajā laikā saņēmusi 20 pieteikumus aģitācijai. Šo sarakstu pārstāvju pat labāk ir pulcējušies mūsu studijā, un tūlīt tiešraidē notiks izloze, kuras laikā mēs uzzināsim aģitācijas datumus abām vēlēšanu sarakstu pārstāvju uzstāšanās reizēm, un tālāk uz galda izvietotas 2 krāsu lozes. Pirmās kārtas raidījumi Latvijas televīzijas 1. kanālā notiks 18., 19., 20. un 21. maijā no 17:05. Otrā bezmaksas aģitācijas kārta savukārt 28., 27., 28. un 29. maijā arī sākums 17:05. Nu, ko partiju pārstāvjus tagad aicinu Centrālās vēlēšana komisijas mājaslapā publicēto Rīgas sarakstu numuru secībā, izlozi noslēdzot ar vismaz 5 novados pieteiktajiem sarakstiem. Ar pirmo kārtas numuru Rīgā pašvaldību vēlēšanās startēs partija Latvijas, pirmā partija Latvijas ceļš. Šodien šo partiju pārstāv Viola Lāzo. Lūdzu, izdariet savu izvēli. Lai Dievs stāv klāt, labu izvēli izdarīt. Jā, parādiet lūdzu pret kameru, lai arī mūsu skatītāji redz. Tātad ar partijas Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš programmatiskajām nostādnēm darbām pašvaldībās pirmajā kārtā varēsiet iepazīties tātad 18. maijā. Un viņus redzēsiet šajā dienā kā pirmos. Un otrais laiks. Un tātad otrā kārta šai partijai būs 27. maijā, un viņi startēs kā otrie. Paldies! Paldies! Jāparakstās, Lāzo kundze. Partija Jaunais laiks vēlēšanu saraksta numurs Rīgā 2. Raidlaiks šai partijai izlozē Edgars Jaunups. Tātad ar partijas Jaunais laiks pašvaldību deputātu kandidātu iecerēm aģitācijas pirmajā kārtā varēsiet iepazīties, parādam lūdzu pret kameru, 20. maijā viņi būs 4. šajā dienā. Paldies! Otrajā kārtā
šo partiju pārstāvi redzēsim 29. maijā kā pirmos. Paldies! Tautas partija vēlēšanās Rīgā startē ar 3. numuru. Izlozi veids Sarmīta Pīka. Lūdzu. Tātad, pagriežam lūdzu pret kameru. Pirmajā kārtā šīs partijas pārstāvi redzēsim 18. maijā ar 3. kārtas numuru. Paldies! Un otro reizi šīs partijas pārstāvi redzēsim 28. maijā kā 4. Paldies! Nākamie PCTVL par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā. Šo partiju pārstāv šodien Jakovs Pliners. Lūdzu. Pirmo reizi par savām iecerēm stāstīs šīs partijas pārstāvis 18. maijā un uzstāsies kā 4. Paldies! Kad tad būs tā otrā reize? Otrā kārta PCTVL 28. maijā ar 1. numuru. Paldies! Pilsoniskā savienība. Izlozi veids Ģirds Valdis Kristovskis. Lūdzu. Pirmā kārta šai partijai 19. maijs, 1. numurs. Otrā kārta. Ņemam, kas augšā. 27. maijs, 5. kārtas numurs. Paldies! Politisko partiju apvienība Saskaņas centrs. Partija šoreiz šo godu uzticējusi Vladimiram Karoļam. Lūdzu. Pirmajā kārtā redzēsim šīs partijas pārstāvu 18. maijā kā 5. Paldies! Un otrajā kārtā tas būs 29. maijā kā 3. Paldies! Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija. Andrejs Vilks izlozēs savai partijai ētera laikus, un pirmā kārta tātad 21. maijā, un viņi startēs kā 2. Un otrajā kārtā šīs partijas pārstāvi redzēsim 26. maijā, un viņu starta numurs 2. Paldies! Partija par dzimteni. Labdien, Žuravļo kungs, lūdzu izvēlēties. Prieks visus redzēt. Jūs tāpat laikam nedzird. Apsveicu visus ar svētkiem. Jā. Tā, lūdzu, pirmā kārta. Te var taču visu redzēt. Te ir 2. numurs, te ir 1. Nu, tad izvēlēties to pareizo, labāko. Nu, te ir maksāt neko nevajag šodien, ja? Te es sapratu. Lūdzu. Labi, tad ņemsim, 5. ņemsim, un šito. Tātad pirmā kārta šai partijai būs 21. maijā, un viņi tiešām startēs kā 5. šajā dienā. Paldies. Tā. Un otrā kārta. Tā, te var jau visu, ko var redzēt. Bet jūs neskatieties. Nu kā, taču visu te stāv uz galda var taču... Jā, nu labi, paņemsim ot šito. Tā. Pagrieziet lūdzu pret kameru, zaļo lozīti, jā. Paldies. Tātad otrā kārta šai partijai 29. maijs, un startēs kā 2. Paldies. Kristīgi demokrātiskā savienība. Šis uzdevums uzticēts Jānim Muceniekam, lūdzu. Pirmā kārta šai partijai 20. maijs, 3. numurs. Paldies. Un otro reizi šīs partijas pārstāvu redzēsim 26. maijā kā 5. Paldies. Apvienība Tēvzemē un brīvībai LNNK.
Inguna Gustavs šodien pārstāv partiju un veic šo uzdevumu un izlozē, ka pirmajā kārtā viņa vai kāds kolēģis uzstāsies 19. maijā kā otrie. Un otrā reize šai partijai būs, parādām lūdzu pret kameru, 29. maijā 4. numurs. Paldies! Zaļo un zemnieku savienība. Iveta Purne izlozē laikus savai partijai. Pirmā kārta tātad būs 21. maijā, 4. kārtas numuriņš. Un otrā kārta 26. maijs, 3. numuriņš. Paldies! Rīcības partija. Šo partiju pārstāv šodien Dainis Grabovskis. Lūdzu. Vispirms dzelteno, jā? Jā. Paldies. Pirmā kārta šai partijai 20. maijs, 5. numurs. Un otrā kārta 28. maijs, arī 5. Jums laimīgais skaitlis, laikam, 5 ir. Nu, Paldies. varbūt šim skaitlim nav tik liela nozīme kā pašai rīcībai. Paldies jums. Paldies. Partija Jaunlatvija. Izlozi veids Dīdzis Šmits. Pirmā kārta šai partijai 21. maijs. Viņi uzstāsies kā 3. Un otro reizi šīs partijas pārstāvi redzēsim un dzirdēsim 29. maijā 5. Paldies. Partija Visu Latvijai. Imants Parādnieks izlozē laiku savai partijai. Bezmaksas aģitācijai Latvijas televīzijā pirmā reize būs 19. maijā, 4. numurs. Un otrā reize 27. maijā, arī 4. numurs. Paldies! Apvienība Libertas LV. Šo partiju šodien pārstāv Mareks Raups. Lūdzu. Pirmā kārta šai partijai 20. maijs, 1. numurs. Un otrā kārta 26. maijs, arī 1. numurs. Paldies! Sabiedrība citai politikai. Aleksejs Loskutovs izlozē savai partijai pirmajā kārtā laiku, tātad 21. maijs, 1. numurs. Un otrā kārta 27. maijs, 3. numurs. Paldies! Partija Demokrāti LV. Kristaps Bergmanis šodien pārstāv šo partiju un izlozē pirmajā kārtā raidlaiku 19. maijā kā 5. Un otrā reize, kad redzēsim šīs partijas pārstāvu, būs 26. maijā. Viņus redzēsim kā 4. Paldies! Partija Latgales tauta. Pēterim Dzalbēm šis gods. Pirmā kārta šai partijai 20. maijs, 2. numurs. Un otrā kārta 27. maijs, 1. numurs. Paldies! Latvijas Zemnieku savienība. Šis gods uzticēts Aivaram Berķim, un viņš ātri izlozē pirmā kārta šai partijai 19. maijs, 3. numurs. Un otrā kārta, otrādāk lūdzu, 28. maijs, arī 2. numurs. Paldies! Un sarakstu noslēdz Latvijas Zaļā partija.
Arnim Luksem izvēle vairs nav. Jāņem tas, kas ir palicis. Labi, jūs sāksiet ar zaļo. Otrā kārta, tātad šai partijai būs 28. maijs, 3. numurs. Un pirmā kārta, 18. maijs, 2. numurs. Paldies. Tātad esam izlozējuši pašvaldību vēlēšanu bezmaksas aģitācijas raidlaikus. Atgādināšu, ka pirmās kārtas raidījumi Latvijas televīzijas pirmajā kanālā būs skatāmi 18., 19., 20. un 21. maijā no 17:05. Otrā bezmaksas aģitācijas kārta 26., 27., 28. un 29. maijā arī no 17:05. Sarakstu pārstāvji šodien ir savu darbu beiguši studijā. Paldies jums vēlreiz. Bet kopā ar Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāju Arni Cindaru atgādināsim būtiskāko, kas pirms pašvaldību vēlēšanām jāzina vēlētājiem. Ar ko šīs vēlēšanas ir iezīmīgas? Ir divas vēlēšanas vienā dienā. Priekšadministratoriem tas ir, es domāju, nevis dubultīgs apgrūtinājums, bet vairāk kārtīgs apgrūtinājums. Diemžēl jāpieļauj, ka arī vēlētājiem jārēķinās ar kādām neērtībām. Pirmkārt ar to, ka kabīnēs pārējie vēlētāji, kas būs atnākuši ilgāk, uzturēsies. Būs, acīm redzot, jāsagaida lielāka iecietība vienam pret otru. Pašvaldību vēlēšanās būs sarkana apdruka un Eiroparlamenta vēlēšanās būs zila apdruka. Tāpat tās šādas pašas krāsas apdrukas būs arī vēlēšana aploksnēm. Taču es domāju, ka ne pēc krāsas vajadzētu vadīties. Krāsa drīzāk ir tāds vēl viens papildus tāds arguments. Es domāju, ka atslēgas vārds ir saulaicīgi. Ja saulaicīgi iepazīstās ar kandidātiem un ne tikai ar tām programmām, kas tiek piedāvātas, bet arī izmantojot izdevību satikties ar viņiem. Un cilvēks tad, ja pieņem lēmumu, par ko tieši viņš balsos katrā no vēlēšanām, tad viņš izvēlēsies tieši šo vēlēšanu zīmi. Un arī uz aploksnes būs rakstīts, kādā vēlēšanām šī aploksne domāt. Es domāju, ka šeit sajaukšanai jau tad ir vajadzīgs speciāls iemaņas. Gan Eiropas parlamenta vēlēšanās, gan pašvaldību vēlēšanās var piedalīties tie Latvijas un Eiropas Savienības pilsoņi, kuri ir iekļauti Latvijas vēlētāju reģistrā. Ja Latvijas pilsoņi pašvaldību vēlēšanām tiek iekļauti automātiski, tad Eiropas Savienības pilsoņiem arī ir tāda pat norma, bet attiecībā uz Eiropas parlamentu vēlēšanām tikai tie tiek iekļauti Latvijas reģistrā, kuri Eiropas Savienības pilsoņi ir izteikuši vēlēšanos balsot tieši par mūsu sarakstiem. Latvijas pilsoņiem nav atsevišķi jāpiesakās balsošanai Eiropas parlamentu vēlēšanās. Nevar iet uz jebkuru iecirkni, bet ir jāiet tikai uz vienīgo iecirkni, kur vēlētājs ir reģistrēts. Par šo reģistrāciju vēlētāji tiek informēti jau 70 dienas pirms vēlēšana dienas. Bija izsūtīti arī paziņojumi, bija atļautas arī kļūdas reģistra datos. Par to es atvainojos vēlētājiem. Ir tikuši arī konstatēts, kurš ir kļūdījies šos reģistrus sagatavot, vai tā ir pašvaldība, vai tas ir iedzīvotāju reģistrs, bet šobrīd izskatās, ka viss kļūdas ir novērsts. Ja kāds nav reaģējis uz to, ka viņš nav saņēmis paziņojumu, un ja viņš to neizdarīs līdz 12. maijam, tādā gadienā, diemžēl kaut ko grozīt būs jau par vēlu, viņam būs jāizmanto šīs balstiesības tajā iecirknī, kurā viņš ir reģistrēts. Vēlētājiem ir iespēja zvanīt uz Centrālās vēlēšana komisijas informatīvo tālruni, tur atbild operatori. Telefona numurs ir 67049999. Tur var noskaidrot gan par iecirkni, gan arī par procedūriem jautājumiem, kā tad var nobalsot šajās vēlēšanās. Tātad pavisam drīz jau jūnija vidū uzzināsim mūsu kopīgā darba rezultātus. Bet tagad vēlreiz atgādināsim, kad kandidāti stāstīs par savām iecerēm. Pašvaldību vēlēšana bezmaksas aģitācijas raidlaika Latvijas televīzijā tātad ir sekojoši. Pirmā kārta 18. maijā Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš. Otrie Latvijas zaļā partija man ierakstīts. Tāda mums ir. Jā. Tautas partija 3., PCTVL 4., Saskaņas centrs 5. 19. maijs Pilsoniskā savienība. 2. Tēvzemē un brīvībai LNNK. 3. Latvijas zemnieku savienība. 4. Visu Latvijai. 5. Demokrāti LV. 20. maijā pirmā kārta. 1. Libertas LV. 2. Latgales Tauta, 3. Kristīgi demokrātiskā savienība, 4. Jaunais laiks, 5.
Rīcības partija. Un pirmo kārtu noslēdz 21. maijs, pirmie sabiedrība citai politikai, otrā Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija, trešie Jauna Latvija, ceturtie Zaļo un Zemnieku savienība, piektie Par dzimteni. Un otrā kārta sākas 26. maijā. Šajā dienā pirmie Libertas LV, otrie LSDSP, trešie Zaļo un Zemnieku savienība, ceturtie Demokrāti LV, piektie Kristīgi demokrātiskā savienība. Otrajā reizē 27. maijā pirmie startēs Latgales tauta, otrie Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš, trešie sabiedrība citai politikai, ceturtie Visu Latvijai, piektie Pilsoniskā savienība. 28. maijā pirmie PCTVL, otrie Latvijas Zemnieku savienība, trešie Latvijas Zaļā partija, ceturtie Tautas partija, piektie Rīcības partija. Un otrajā kārtā 29. maijā pirmos dzirdēsim un redzēsim Jaunā laika pārstāvi Par dzimteni, trešie Saskaņas centrs, ceturtie Tēvzemei un brīvībai LNNK, piektie Jauna Latvija. Šis saraksts tiks publicēts arī Latvijas televīzijas mājas lapā. Paldies, ka skatījāties un sekojiet līdz televīzijas programmai, lai iepazītos ar partiju un vēlēšanu apvienību iecerēm, bet 6. jūnijā noteikti dodamies visus uz vēlēšanām. Paldies, ka skatījāties un uz tikšanos! Skaistākā diena māmiņām un mīļākie svētki mazajiem. Tā ir mātes diena. Svini to kopā ar līksmo raidījumu Mans mazais.
novērtē rūpju spēku dokumentālajā filmā Adopcija. Uzzini, kāds mātes tēls dzīvo latviešu folklorā, bet svētbrīdī padomā, ko labu vēl vari paspēt izdarīt tu pats. Samīļo savu māmiņu un skaties LTV1. Es zinu, ka Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, kuriem Latvija ir mērķis, nevis līdzeklis. Un viņi spēja par spīti visam samērot savus privātos mērķus ar Latvijas mērķiem, mācīties radoši strādāt, sirdsgudri dzīvot un palīdzēt arī citiem līdzīgi domājošiem. Mans mērķis, veidojot Rīgas ielu enciklopēdiju, bija ne tikai izzināt un parādīt, kas ir vērtīgs, skaists, neparasts, bet arī atgādināt mums visiem, ka mums ir pašapziņa, jo varam ar to visu lepoties, un mums ir pašcieņa, lai to aizstāvētu un piedāvātu jaunas idejas. Latvijas mērķis ir gudri, izglītoti un kulturāli cilvēki. Vai gan cita iemeslu dēļ bija vērts dibināt valsti? Kādā Latvijā vēlies dzīvot tu? Piedalies! Varbūt tieši tava ideja ir īstā. Svētdien vakaros tev jābūt mājās. Tevi gaida valdzinošais Roberts Redfords un trauslā Skārlete Johansone stāstā Zirgu vārdotājs. Attiecību ABC filmā Ģimenes noslēpumi. Iepazīšanās ar puiku vārdā Džeks. Noskatīšanās maģiskajā Pūķa dejā. Un liktenīga vēstures pagriezieni Henrija 5. liktenī. Tiekamies svētdienas vakara kino izlasē LTV1. Atmiņu te ir vairāk nekā cilvēks spēj izturēt. Vai pagātne nekļūst par šķērsli nākotnei, vai tā ļaus uzplaukt atkal jaunai mīlestībai? Velta Līne, Elza Radziņa, Līga Liepiņa un Juris Kaminskis filmā Klaus Mārtiņa dēls. Tu visu mūžu goju pie astes sēdēs. Šovakar 7. LTV1. Viņu satikšanās izrādās liktenīga. Sapņiem ir maz kopīga ar realitāti. Vai jūtas izrādīsies stiprākas par solījumiem, noskaidro romantiskajā drāmā Kara līgava. Šovakar 9:15 LTV1. Reiz viņš mīlēja neprātīgi kādu Parīzes koķeti, kuru nepiedodami zaudēja. Viņa par savām mājām sauc klosteri. Mīlestība, zaudējumi un satikšanās pēc Balzaka romāna veidotajā drāmā Neaiztieciet cirvi. Šovakar 11:10 LTV1. Jūras māte, vēja māte, meža māte, veļa māte. Tās ir tikai senākās un pazīstamākās no 60 līdz 115 mātēm, ko latvieši senāk pielūdza un godināja. Kāpēc mums ir tik daudz māšu dievību? Kāpēc ne tēvi? Par mātēm un mātes kultu šoreiz folkloras programmā Klēts, kas veltīta mātes dienai. Ģimene – Latvijas lepnums un spēks. Vēl 2 svētdienās stipro ģimeņu stāsti. Šo svētdienu talantīgā dzimta un talantīgā ģimene arī stāsta par ģimenēm, kuras ļaudis sauc par strādīgajām ģimenēm. De facto pēta, kā Ainārs Šlesers mēģina dabūt atļauju koku izciršanai Jūrmālas kāpās savai topošajai mājai. Kāda kvalifikācija nepieciešama politiķim, lai iekļūtu ienesīgajā Rīgas brīvostas valdē? Es atbilšu šim amatam tieši tādēļ, ka es esmu gatavs strādāt ļoti daudz. De facto pēta vēl viena 8-gāju veidošanos, kur un kāpēc dzimst idejas par to, kā pārvaldīt valsti apējot Saeimu. Vai vara koncentrēsies tikai ministru rokās? Tautas partijā ir lietas, kas viņiem nepatīk, tā it kā nespēja ietekmēt ekonomiskos lēmumus, ekonomiskās ministrijas, un droši vien, ka tam ir apakšā kāda doma. Tiekamies svētdien bez 29. Skaties un domā līdzi.